Žeņa nespēja pārvarēt aizvainojumu uz savu ģimeni, Feliks zog torti un iekuļas nepatikšanās. Eva baidās pazaudēt Gati un mēģina izmantot Līdiju, lai Gati noturētu. Feliks un Nikolais sarīko Jevgeņijai pārsteigumu. Līdija mēģina saprast Evas patiesās domas. Dana meklē atbalstu pie Helēnas. Gunārs dalās ar Mareku pārdomās, cik grūti ir atrast īsto sievieti. Eva izsaka Gatim negaidītu piedāvājumu. Gati, tu man precēsi? Nē. Kā nē? Tu taču pats to gribēji. Tu pats vēl, pat runāji par ģimeni, par bērniem. Un es to vēlos, un Oma mūs atbalsta. Paklausies, kāds sakars Omei ar mūsu attiecībām? Ko? Kāpēc tu vispār skrēji pie viņas? Kāpēc tu gāji ar viņu iepirkties? Tas ir nožēlojami. Mīļais, viņa gribēja palīdzēt. Ar ko? Ar ko? Tu pati nevari klēt sevi izvēlēties? Tiešām tik liels bērns esi? Vai varbūt tev viņas naudu vajadzēja? Es sapratu. Tu mani bildināji. Ģērbusies par Omas naudu pirktā klētā. Tu man bildināji ar Omas pirktu gredzenu. Skaisti tiešām. Mīļais, kas tur slikts? Mēs esam ģimene. Kāpēc Oma mums nevarēja palīdzēt? Tāpēc, Labi, viss, es negribu ar tevi strīdēties. Gati, lūdzu, paskaidro man. Kleita un gredzens nevar būt par iemeslu, lai tu mani atraidītu. Tu tiešām nesaproti? Es esmu vīrietis. Man ir jābūt tam, kurš bildi nevis otrādi. Šobrīd tu mani apkaunoji. Kāpēc tepat, kāpēc man raudot, tu smējies? Visam pāri, kas liels un kas maz, kopā vajadzēs iet. Kaut kur tepat, kaut kur starp lasītām rindām. Esam vieni un debesu jums pāri noklājas mums. Un ilgi vēl tie āboliņi dzīvos te mūsu viesnīcā? Es jau nezinu. Tev tas traucē? Es tikai brīnos. Kāpēc bagāti cilvēki dzīvo konkurentu viesnīcā? Kāpēc viņi nenopērk sev kādus glaunus apartamentus vai varbūt villu? Varbūt viņi tomēr cer atgūt to Marespā. Bet ja viņi mūs izspiego, ko? Varbūt Lidijai nepietika ar to, ka izlikās pa miruši. Tagad viņi izliekas, ka ir zaudējuši Marespā. Tev ir vienkārši garlaicīga dzīvē, un tu sāc sacerēt konspirācijas teorijas. To es tev pasaku. Nav jau man tai dzīvē nekādu prieku. Visu dienu te strādā, vakarā mājās pie plīts. Tu zini, Induls aizvien retāk pie manis piestaigā. Draudzenes nenāk ciemos, tu tikai strādā un strādā. Jā. Silvija pazudus. Kā viņa tikko pat bija? Kā? Un ko tu man neko neteici? Es tev tagad pasaku. Un kā viņai iet? Viņai iet labi. Viņa ir aizrāvusies ar savu iepazīšanās salonu. Kas tas par salonu? Viņš saucās Vientuļo siržu klubs. Tas pieder Silvijai? Jā. Es tagad domāju, ka tas kaut kāds pensionāru klubiņš. Nē. Un tur daudz to vientuļo siržu. Vai tur ir pilns ar bildēm un tiek vēl meklēti jauni klienti. Un es brīnos, ka kur mūsu mazā pilsētiņā ir tik daudz vientuļu cilvēku. Tā. Sveiks! Vai tu piebiedrosies uz pusdienām? Tu esi galīgi saspied uz galvu, ko? Par ko tu īsti runā? Par Evu! Kāpēc tu viņai nopirki to briesmīgo kleitu? Man tā šķita ļoti skaista. Un gredzenu. Tu speciāli gribēji mani nostādīt idiotu lomā? Būtu vismaz man iepriekš pabrīdinājusi. Un kas tur smieklīgs? Gati, es par tevi nesmējos. Es par tevi ļoti priecājos, ka tu reaģē šādi un nevis meties viņas apkampienos.
Ko? Tev bija pēdējais laiks pierādīt, ka tu esi īsts āboliņš un nevis Evas kājaslauķis, un tev tas izdevās. Es tevi apsveicu. Un Silvija tajā salonā pieņem visus, kas piesakās. Man liekas, ka jā. Un vecuma ierobežojumi tur nav. Nu, es nezinu. Nu, pajautā viņai pašai. Tev taisnība būs jāiet apciemot Silvīte. Vai tad Induls neiebildīs, ka tu ej uz iepazīšanās salonu? Ko? Induls visticamāk pat nepamanīs, ka es tur esmu bijis. Viņš taču ir tavs kavalieris. Viņš tev nes puķis, konfektes. Milda, garām skrienot. Man nevajag tādu garām skrējēju, man vajag riktīgi ņēmēju. Un tad tu domā, ka tai vientuļo siržu klubā tu viņu atradīsi, ja? Mēģināts nav zaudēts. Es eju, Nu, un ja man kāds meklē, saka, ka es aizgāju pabarot kaķi. Tev tā kaķa nemaz nav. Un kas par to, ka nav? Būs! Ruņķuks! Paga, es vairs neko nesaprotu. Tad tā visa iepirkšanās, kleita, gredzens, tas viss tādēļ, lai ierieptu Evai? Jā. Kāpēc? Man likās, ka pēc tā tavu trika ar izlikšanos par mirušu jūs esat draudzenes. Gati, es domāju, ka viņu vairāk interesē tavs smags un nevis tu pats. Un ar tādiem cilvēkiem es neesmu draugos. Tu tiešām domā, ka ir tik traki? Ne, nu labi, iespējams, ka viņi ir pieradusi pie Grīnberga naudas, bet tas jau nenozīmē, ka uzreiz es viņai nepatīku. Lūdzu, neaizmirsti. Tu gandrīz ar tādiem pašiem vārdiem arī centies aizstāvēt Sandiju. Stop! Sandija ir slima un viņa nesaprata, ko dara. Es saprotu, bet runa ir par tevi, nevis par viņu. Es negribētu, ka tu atkārto tās pašas kļūdas. Es redzu, tev gredzens nav pirkstā. Tātad tu izbeigsi attiecības ar Evu? Nu, tad jau redzēs. Bet vispirms man jāparunā ar vienu cilvēku. Ar kādu cilvēku? Lai nu paliek. Zenta, ko tu te dari? Es tevi apciemot atnācu. Mēs taču tik ilgi nebijām redzējušās, Lūdzu, ka es jau sēdies. sāku uztraukties. Vai nav kas atgadījies? Oi, cik jums te glauni. Jā. Klausies, nevēlies kaut ko iedzert? Jā, vīnu, vienu glāzi. Es ļoti priecājos, ka tu atnāci. Es pat būtu jau sen aizgājis līdz Petersona viesnīcai, bet tu zini darbi. Nekādi nevar izrauties. Jā, un Milda man pastāstīja par tavu biznesiņu. Milda! Tu zini, es nedomāju, ka viņa ir tik spītīga. Es viņu visu laiku cenšos pierunāt, pievienoties manam vientuļo siržu klubam. Un viņa man visu laiku atsaka. Nu, dažiem dzīvē ir paveicies, ka viņi var atteikties no tik laba piedāvājuma. Viņiem laikam neuzmācas bezcerības sajūta, skatoties romantiskās filmas televīzijā un viesībās. Jāiet vienai, ja nav vīriešu rokas, pie kā pieķerties. Zentā, es tev varētu palīdzēt. Mums te ir daudz brīnišķīgu vīriešu, un noteikti mēs atradīsim kādu, kas tev ir piemērots. Nu jā, bet, Silvija, tu jau zini, man nav liekas naudiņas. Zendiņ, par to tu neuztraucies. Es no draugiem naudu neņemu. Bet es negribu tevi tā izmantot. Nu, nē, taču es vienkārši vēlos tev palīdzēt. Nu, ja tu tā uzstāji. Jā. Vispirms mums ir jāizpilda anketa. Tā. Lūdzu. Čau. Čau. Tu esi paēdis, ja ne, tad es iesaku Milda šīs dienas piedāvājumu. Man nepatīc. Nu, tad paņem kafiju, tā ir lieliska. Negribu. Es gan, laikam, paņemšu kafiju. Apsēdies. Atceries, ko es tev teicu, kad mēs šeit pēdējo reizi tikāmies? Nē, tev nav jāatvainojas. Tu biji dzēris un dzērumā visu kaut ko sarunā. Es nenācu atvainoties. Dan, es nācu pateikt to, ka es to domāju nopietni. Es nožēloju, ka mēs izšķīrāmies. Es
Nevarēju aizmigt, un es visu nakti domāju par to, kā bija agrāk. Es domāju par mums. Un es to visu gribu atpakaļ. Dana, es tevi gribu atpakaļ. Pirmais un galvenais jautājums, kādu kungu tu vēlētos satikt? Skaistu, izskatīgu un ar skaistām acīm. Un matiem viņam ir jābūt. Silvīt, lūdzu, pierakst ar matiem, ja? Un kas tev ir pret plikpauriem? Nu, man ir slikta pieredze. Nākošais jautājums. Nu tā. Kādu vecumu vīrieši tev patīk? Man nekas nav pret jaunākiem. Nu, kaut vai 20 gadus jaunāks. Un vecāks? Nu, vecāk, nē, nu, labi, 1-2 gadi. Bet lai pats pelna, lai labi pelna un lai patīk ceļot. 2 reizes gadā vismaz. Un ne jau ar prāmi uz Zviedriju, bet ar lidmašīnu uz eksotiskām zemēm. Uz Spāniju, piemēram, kā es gribu Spāniju atgriezties, saule, pludmales iesta. Paklausies, mums viens tāds te viesnīcā patreiz ir apmeties. Viņš kaut ko runāja par ceļošanu. Tā kā... Mati viņam ir? Nu, jā. Paklau, man tev jānofotografē. Es labi neizskatos, beidz. Būs viss labi. Tā. Skaisti. Tu gribētu atgriezties Maras Spā kopā ar mani? Gati, tu to domā nopietni? Jā, es nespēju beigt domāt par tevi. Bet tev taču ir Eva. Viņa ir pagātne. Pagātne? Jūs esat kopā, viņa dzīvo Maras Spā. Es to varu nokārtot. Tikai pasaka vienu vārdu, un es panākšu, ka viņa izvācas. Pagaid, tikko starp jums viss bija kārtībā. Kas ir noticis? Tas tiešām ir tik svarīgi. Viņa tev krāpja, ja? Nē, viņa nekrāpja, bet es esmu šo to sapratis. Šo to? Šo to svarīgu. Lūdzu, pasaki, ka tu vismaz par to padomāsi. Man tūlīt būs klients. Man jāiet. Labdien! Labdien! Jūs arī uz iepazīšanās salonu? Jā. Vai, tad jau mums ir kopīgas intereses. Prieks iepazīties, mani sauc Zenta. Jāna, čau! 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 Jums tiešām šķiet, ka jums te būs klientūra? Kāpēc jūs domājat, ka vīriešiem patīk tikai jaunās? Viņus piesaista arī pieredze. Un, ziniet, tās man ir krietni vairāk nekā jums skuķīt. Nu, par to es nešaubos. Un tad nevajag mani noniecināt. Es nemaz nenoniecinu. Protams, vīriešiem ir dažāda gaume, un viņiem ir arī dažāda maksātspēja. Jā. Es Silvijai teicu, ka mani interesē tikai bagāti vīrieši. Oho! Jā, un tieši tādam vienam viņa aizgāja pakaļ tikko. Nu, jūsu vietā es ietu pati pakaļ. Kāpēc? Nu kā, kamēr viņš atnāks no pansionāta, paies visu dienu. Bļāviens, ko tu necēli telefonu, kad es zvanu? Labi, Megī, man vienalga. Fiksnāt šurp. Un kā, kur uz viesnīcu, protams? Es teicu ātri.
Nu, nevajag uzreiz tā sacepties. Nu, bet es nemaz necepos. Sveiki, meitenes. Zenta. Tavs pirmais kavalieris gaida jau tevi tagad. Nu, re. Varbūt beigās tev vajadzēs samierināties ar tiem pansionātiem mītniekiem. Viņš tev gaida 7. numuriņā. Kā tagad? Nu jā, protams, ka tagad. Es tā neesmu gatava, man vajag frizūru un... Kas par muļķībām? Tu ļoti labi izskaties. Es gribu izskatīties perfekti. Bet tu izskaties perfekti. Zenta, ej, tev tu nav neliks viņam lūpu krāsa. gaidīt. Nu nav. Ej. Labi, Būs labi. Veiksmīgi. Par ko jūs tikko runājāt? Neko īpašu. Kāpēc tad viņi pieminēja pansionātu? To. Es nedaudz pajokoju par viņas vecumu. Viņa laikam ņēma pie sirds. Iekšā. Nu, ko tu ārdies? Kaut kas noticis? Un kā vēl? Klau, tev atkal Jānis draudēja. Viņš kaut ko teica par mani? Aizmirst par Jāni. Tu vari dabūt Indi. Nē, Eva. Es vairs negribu nonākt policijā. Man jau pietika ar vienu reizi. Nekur tu nenonāks. Elementārs jautājums. Vari vai nevari? Varu. Nu tad lūdzu. Bet tikai tad, ja tu man izstāstīsi, priekš kam tev to vajag. Un kā tu domā? Priekš Danas. Es tiešām nesaprotu, kas tur tik smieklīgs. Jūs domājat, ka sievietēm pēc 50 zūd vēlme pēc tuvības? Nu, protams, ka nē. Tikai vai pēc viņām ir tāds pieprasījums? Ziniet, turpmāk es jūs palūkšu neizteikt šādas piezīmes citu klientu klātbūtnē. Piedodiet, es neko sliktu nedomāju. Vienkārši tā tante viņa tāda īpatnēja un viņa pati uzprasījās. Jā, tā tante, viņai vārds ir Zenta. Un viņa ir mana draudzene. Piedodiet, Felsenbachera kundze, es to nezināju. Es ceru, ka turpmāk jūs vairs neapvainosiet manus klientus. Un starp citu, jūs pati. Jūs esat tieši tādā pašā situācijā. Un tas, ka jūs esat jaunāk, tas jums nedod nekādu priekšrocību. Nu, protams. Es atvainojos. Uzredzēšanos. Visu labu. Kas tas ir? Paskaties. Bāc! Ej, tu nost, tu esi ģēnijs. Pa kur laiku tu šito dabūji gatavu? Kamēr tu slaistījies un runāji ar juristiem, Dievs vien zina par ko. Vajadzētu šito Felsenbacheram iemest sejā. Nu, es domāju, ka tu to varētu izdarīt, bet... Labi, nav problēma. Izskatās, kad ir problēmas. Gati, kas ar tevi notiek? Nu, beidz, nu tā ir tikai viena glāzīte. Tiešām? Un ja es pajautātu Gunāram, ko viņš teiktu? Paklausies, tu tagad man sāks lasīt lekciju? Tev nešķiet, ka svarīgāk tikt galā ar Felsenbacheru? Ir svarīgāk, un tāpēc es to izdarīšu pati. Tu man neusticies? Es nepieļaušu, ka manas biznesa lietas kārto dzērājs. Gati saņemies. Es negribētu, lai nonāk līdz tam, ka man būtu jāmeklē cits vadītājs. Labdien! Jūs neesat sajaukas numuriņu? Kā? Šis ir 7. Jā. Nu, tad es esmu īstajā vietā. Es gan gaidīju kādu jaunāku. Ak tā? Lai nu kurš to teiktu? Man arī solīja tādu, kuram vēl īstie zobi ir mutē. Nu, pagaidiet, nu, varbūt sāksim no sākuma. No sākuma? Jā. Vai jūs nevarētu izlaist matus? Kāpēc ne? Kas te jums karsti palika? Nu, jau sāk palikt karsti, jā. Man ir jāstiek vadims. Jūs laikam nesaprotat, jūs nedrīkstat tur iet. Tūlīt tu dziedās citu dziesmu. Puiši, ienāciet.
Nevelciet zeķes nost. Jā, tiešām var atstāt. Jā, ietaupīsies laiks. Ko jūs darāt? Nevelciet tās bikses. Nevelciet bikses, un kas? Ak, Dievs! Jūs neesat izbeidzis no kāda pāda silnāta. Nē, nu, es izskatos tik vecs, ko. Labdien! Ko jūs te darat? Es priecājos jūs satikt, Vadim. Vācieties prom, vai es izsaukšu miesasargus. Atdot telefonu. Vispirms apskatiet šo te. Kas tas ir? Jums ir acis pierē. Paskatieties pats. Izbeidziet tūlīt pat! Nevelc garumā, man ir tikai stunda laika. Mums nekas pirms tam nebūs, ko? Nu, es taču par tevi samaksāju, nu, ko tu vēl gribi? Vanda, neviens neko nav maksājis. Kas tas ir? Felzenbacheram samaksāju par pilnu stundu. Tu nemēģini man apkrāpt, ja? Ģērbies nost. Ko jūs iedomājaties? Te nav nekāda priekabāņa. Tu nečakarē mani. Nu, es taču uz kazino nāk ne pirmo gadu. Nu. Bet te tak nav kazino. Nu, es zinu, te ir papildus telpas. Nu, kazino ir otrā stāvā, bet tur nav vietas. Nu, nav vienalga, kur tas notiek. Nu, nāc. Perverts! Perverts! Es ceru, jūs saprotat. Ja informācija nonāks drošības iestādēs, jums rokas vairs neatmazgāt. Jūs domājat, ka man nav tāda pati mape par abliņiem? Es neesmu muļķa, Vadim. Es apsveru visus riskus, bet, kā redzat, man bez mapes ir vēl cita argumentācija. Vai nu mēs sadarbosimies labprātīgi, vai arī mani cilvēki jūs piespiedīs. Mani miesasargi! Jūsu miesasargi apsmieklis viņu profesijai. Nekam nederīgi, neuzticami zaķpastalas, pie tam viegli nopērkami. Ko jūs gribat? Es jums piedāvāju kompromisu. Ko tu iedomājies? Ko? Tu iedomājies, ka es tev esmu kaut kāda ielēne, ja? Ielēne, ko tu vari pārdot kuram katram garām gājējiem? Zenta, ko tu dari attopies? Tu mani ar viltu iemānīji tajā numurā un gribēji pārdot tam pretīgajam vecim. Viņš nemaz nebija tāds, kā tu solīji. Ko tu tagad runā? Es nevienam tev negribēju pārdot. Viņš man teica. Ko viņš teica? Ja viņš tev uzmācās, tad tā arī pasaka. Es pateikšu Vadimam, viņš to veci izsviedīs ārā no viesnīcas. Ak, Vadimam, tu pateiksi. Tu neko nezini, tu neko nesaproti. Bet kas man ir jāzina? Silvija, kā tu vari būt tik stulba? Tu tiešām nesaproti, kas tavā acu priekšā notiek. Ko? Zenta, tu beidz man biedēt. Ko tu ar to domā? Tas Vadims ir suteners, Silvija, tu saproti? Viņš te ir ierīkojis priekamāju. Agrāk tas ir bijis kazino otrajā stāvā. Un tad tur ir kļuvis pa šauru un vajadzēja biznesa paplašināt. Paklausies, Zenta, ko tu tagad runā? Es domāju, ka tu esi man draudzene. Es esmu tava draudzene. Un tāpēc es tev to stāstu. Tavs Vadims ir suteners. Vadims man vienkārši atdeva viesnīcu un piespēlēja pāris klientus. Tavs Vadims saņēma naudu par stundu ilgiem mīlas priekiem. Tas vecis man visu izstāstīja. Silvija, attopies. Vadims? Nē, tas nevar būt. Silvija, es tev zvēru pie saviem bārenīšiem. Lūdzu, parakstiet viesnīcas pārdošanas līgumu. Pārdodiet man viesnīcu par tādu pašu summu, kā jūs atpirkāt no Sandijas. Un tas būs godīgs darījums. Mēs neviens neko nezaudēsim. Neko nezaudēs. Man te jau ir ierīkots biznes. Es zaudēšu pamatīgu kapitālu. Man jau šķita, ka jūs tā atbildēsit, bet varbūt jūs tomēr mainīsit savus domas. Es skaitu līdz 3, Vadim. Man prieks, ka mēs saprotamies. Un tagad lūdzu, palaidiet mani manā vietā.
Jūs esat brīvs. A tagad mēs esam draugi? Nē, mēs esam konkurenti tāpat kā iepriekš. Neaizmirstiet savu telefonu. Un kā tu domā, iebarot viņai to indi? Nu, es ceru, ka to pateiks man tu. Vislabāk būtu iemaisīt kaut kādā krēmā vai šampūnā, lai iesūcās caur ādu, lai nepaliek pēdas. Bet kā ar lūpu krāsu? Danai ļoti patīk krāsot lūpas. Var, ja kārtīgi izmercē indē. Tas der. Dana krāsos lūpas, bet patiesībā ar katru mirkli tuvosies lēnām savai nāvei. Man patīk. Kaut kur tepat, kaut kur starp lasītām rindām. Esam vieni un debesu